Oktobrī izvietot Latgalē īpaši dronu detekcijai piemēroti radari un ar pretgaisa aizsardzības raķetēm bruņotas gaisa spēku pretgaisa aizsardzības divizijona mobilās kaujas grupas. Tagad tās diennakts režīmā veic Latvijas austrumu gaisa telpas aizsardzību. Militārajā bāzē Ādaži notika NATO daudznacionālās kaujas grupas Latvijā komandpakļautības maiņa. NATO daudznacionālā kaujas grupa, kas līdz šim bija Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes komandpakļautībā, turpmāk būs NATO daudznacionālās brigādes vadībā. Līdz ar to turpmāk Latvijā būs izvietota vēl viena kaujas spējīga brigāde, būtiski stiprinot NATO atturēšanas un aizsardzības spēju reģionā. Rīgas ostas vizītē ieradās NATO pirmās pastāvīgās jūras pretmīnu grupas SNMC MG1 kuģi, apliecinot NATO apņemšanos nodrošināt jūras drošību un kolektīvu aizsardzību Baltijas jūras reģionā. Ādažu poligonā notika NATO daudznacionālās brigādes Latvijā organizētās mācības Iron Spear 2024 ar mērķi stiprināt sadarbību un izstrādāt taktiskās procedūras starp sabiedroto valstu tanku un kājnieku kaujas mašīnu ekipāžām. NATO sadarbībā ar aizsardzības ministriju, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un LMT noslēdz gandrīz 2 nedēļu ilgo digitālā mugurkaula eksperimentu 2024, kas demonstrēja tehnoloģiju izmantošanu dažādos militārijos uzdevumos, jeb tās sauktajos domēnos. Novembrī aicinām pie apģērba nesāt sarkanbaltsarkanu lentīti un apmeklēt svētku pasākumus.